Čau, mani sauc Katrīna. Un mani sauc Zalma. Un mēs jums pastāstīsim par 1919. gada 11. novembri. Aiziet! Latvijas diena ir Latvijas brīvības cīņu visplašāk svinētā diena. Šie valsts svētki saistīti ar 1919. gada 11. novembri, kad neatkarīgās un jaunās Latvijas armijas karavīri padzina no Pārdaugavas Bermonta Avalovas karaspēku, lai varētu cīnīties pret lielniekiem jeb padomju varu. Latvijas pagaidu valdība bija vienojusies ar Baltijas vāciešiem, kas bija izveidojuši savu karaspēka vienību – Landesvēru. Turklāt pēc Pirmā pasaules kara beigām Latvijā joprojām atradās arī Vācijas karavīri, ar kuriem arī tika panākta vienošanās par kopīgās armijas izveidi cīņai pret padomju armiju. Kauja starp vācu spēkiem Latvijas armiju notika pēc ēsīm. 1919. gada 11. novembrī tika nodibināts Latvijas kara ordenis, Latvijas valsts augstākais militārais apbalvojums. Ordeņa devīze ir par Latviju. To piešķīra par kaujas nopelniem, kā arī par ieguldījumu Latvijas brīvības cīņās un nopelniem Latvijas valsts dibināšanā. Latvijas dienā Latvijā ir tradīcija ēku logos likt svecītes, tā godinot kritušo brīvības cīnītāju piemiņu. Rīgā cilvēki aizdedz svecītes Daugavmalā pie Rīgas pils mūra. Un tagad mēs iesim pajautāt mūsu skolas skolēniem, ko viņi zina par Latvijas dienu. Ejam! Beig, vai zināt, kā tiek attēlots Latvijas mākslā un literatūrā? Jā. Stiprs, gudrs, varens, drosmīgs, nebaidīgs. Sveika! Vai tu zini, kā tiek svinēta Latvijas diena? Parasti mēs ģimenē skatāmies Latvijas filmas, arī ejam lapu gājienā un arī braucam uz Rīgu likt svecītes. Kāpēc tiek svinēta Latvijas diena? Lai pieminētu cilvēkus, kuri gāja bojā. Kāpēc tev liekas Latvijas dienu atzīmē 11. novembrī? Jo tajā dienā notika tas kaut kas svarīgs saistīts ar Latvijas dienu. Labdien! Kā jūs svinat Latvijas dienu? Latvijas diena ir tāda nozīmīga diena mūsu tautas vēsturē. Tāpēc katru gadu arī cenšos to atzīmēt. Viens droši vien ir gājiens. Mums arī Salaspilī ir tāds piemiņas gājiens mūsu kritušajiem karavīriem. Citreiz tā ir iedegta svecīte mājās un ļoti iespējams kāda patriotiska filma. Jā, paldies! Piemineklis ir celts par godu 1919. gada Liepājas atbrīvošanās cīņas kritušajiem. Tas tika atklāts 1924. gada 18. novembrī. Pieminekļa autors bija 3 zvaigžņu ordeņa kavalieris Kārlis Bikša Pikše. 1919. gadā kopējā situācija bija pārvērsusies tā, ka tie, kas karoja viens pret otru Pirmā pasaules kara frontēs, ģenerāļa Golca un avantūrista virsnieka Bermonta Avalova vadītie karaspēki apvienojās, lai cīnītos kopā. Tā kā šo kara vadoņu mērķi bija līdzīgi – atjaunot ķeizara varu Vācijā un atjaunot Krievijā cara impēriju, Latvijas pagaidu valdība šajos plānos tikai traucēja. Gods man dzīvot Latvijā, par savu zemi saukt, Līvu sarkan, balti sarkanā, nevienam nesajaukt.